Mēs šobrīd braucam pa vienvirzienu ielu pretējā virzienā, jo mēs esam super gudri. Labrīt, labdien, labvakar! Pienācis laiks jaunam vlogam. Šodien mēs kā idioti vienkārši brauksim ar riteņiem uz Jūrmalu, aizbrauksim tur. Tur jau būs tumšs un mēs neko neuzfilmēsim. Un šis bija jāfilmē pirms 3 dienām no rīta, bet es nepamodos un viss pasūtīja. Tāpēc mēs to daram tagad. Spies man pat rokā. Davai bez zobiem. Un beidzot, mēs esam pie Jūrmalas. Tagad vēl nē. Un tagad mēs varam braukt atpakaļ. Mēs esam visi izpildījām, mēs esam Jūrmalā. Es īstenībā sapratu, ka es nepateicu, kāpēc mēs braucam uz Jūrmalu. Vienu nakti viņam, es nezinu, kurus rāda, bet viņam nebija ko darīt. Viņš aizbrauc līdz Jūrmalai un atrada vairākas strojkas, un tāpēc mēs domājam tagad braukt, un iespējams pat sanāks kā 2-3 video, tā kā varbūt šis būs vairākās daļās, es nezinu. Viņš saka, ka viņš var nobraukt pa šeieni lejā. Es viņam neticu. Spied bremzes, idiots! Kā viņš man liekas atsita olas tā pamatīgi. Viņš tagad raud. Man arī liekas, ka viņš raud. Tagad, cik tas ir reāli ar šito saslēdzēju saslēgt 3 riteņus kopā? Kā tu domā? Ne cik, laikas, tā kā... Kruči, mēs izdomājam, ka mēs neslēgsim pie rāmja, tāpēc mums ir vienkārši 3 riteņi kopā. Mēs uzskatām, ka nav iespējams viņus aiznest. Pamēģini. Jā, mašīna pie braukt. Īstenībā tas ir pārāk reāli. Es domāju, ka es ārā palikšu. Nu jā, man loģiskāks variants likās palikt ārā. Lai gan es arī gribu kaut ko nopirkt, bet es pagaidīšu viņus un tad es iešu. Neko. Nevar. Ņem vēl. Ko tu mēģi? Pacel to, ko tu ņem. Viņš nopirka vienkārši kaut kādu gigantisku maizi. Es gribu. Man var paskaidrot, kas tas ir? Tas ir maizi. Kā viņu sauc? Oģi, apskaties veikalā. Es iešu oģi veikalā apstīt. Davai. Reāli. Es tikai dzirdu, un viņš viss ir nolējies. Mēs tagad braucam pie rozā ziloņa. Ko viņš tur dara? Tur kaut kur uz priekšu, tajā pusē ir rozā zilonis. Mēs redzējām braucot pāri tiltam. The Pink Elephant. Viņš izrādās ir piepūšams, come on. Tāpat kā viņa. Vai ne? Kāpēc tu tā domā? Tagad tu video vai bildi? Video. Nē, nahu. Es domāju, ka tu bildi. Šī ir mūsu banda, kad paliek augsti. Mēs gribam ziemu apēst. Atbraucam mēs pie jūras. Izskatās, ka mēs neko jēdzīgi neuzfilmēsim un tādā ziņā, ka pa strojkām neiesim, jo mēs šausmīgi visu laiku apstājāmies, kaut kādas idiotas tēlojām un tādā garā, un tāpēc... Mēs pa tumsu līdīsim iekšā. Nu, vienīgais pa tumsu mēs varam līst iekšā. Izskatās, ka tas ir tas, ko mēs darīsim, jo laiks pietrūkst. Es gribēju viņam pārt, bet viņš piecēla. Viņš saka, viņš var nobraukt pa trepēm lejā. Viņš kaut kāds baigi drosmīgais. Man liekas, tas kādreiz beigsies ļoti slikti. Iespējams, ka šoreiz.
Es īstenībā nesaprotu, ko mēs darām. Mēs te kāds 40 minūtes vienkārši sēžam un sūdzamies, ka paliek tumšs un mēs nevaram video filmēt. Mēs te sēžam, kopš te ir gaišs. Šitā te mēs saslēdzām riteņus. Tas bija vienīgais, kā mēs ar to saslēdzē varējām 3 riteņus kopā saslēgt. Manam ir vienkārši jākarājas gaisā. Rūdi! Atkal atradām klavieres. Mēs pagājušreiz viņas neatradām, jo... Viņas ir ļoti labā stāvoklī, bet atskaņojušās. Tāpat kā tur. Mēs viņas pagājušreiz neatradām, jo mēs negājām uz pagrabu. Tagad mēs atnācām uz pagrabu, tad diezgan daudz, kas interesants ir. Viņš ir skati pilnām apēm un... O, super, veidi. Moj. Luka. Normāli. Nopietni? Rekur vecs datoru monitors. Datoru monitors vecs. Pasties, ka... Nē, tā ir slimnīca, oģi. Paga. Tas ir spā. Tas ir spā. Čīstā. Ak, mans ko? Atrodim to cilvēku Facebookā un atdodam. Jau sen viņi ir. Nedomāju. Apsies, cik viņiem visiem tur jau ir gadi. Blin, mums te ir jāatgriežas, jo mums reāli laika nav. Mums pēc 25 minūtēm ir vilciens. Tagad bija kaut ko vēl pafilmēsim un tad iesim prom. Laika šitā iet īstenībā ir tik bīstams, neko neredz, kas priekšā notiek. Krēsliņš. Viņš ir sabojāts. Kur viņš palika? Te bija Ezis. Re, kur ir? Ezi. Re, kur Ezītis? Wow! Tas, ka mums pēc 15 minūtēm vilciens, mēs tam Ezi brīnamies. Mūsu riteņi ir pieslēgti tur kaut kur, bet parks strādā tikai līdz 10. Tas nozīmē, ka mums jālien pāri un pēc tam vēl jāmet riteņi pāri. Tas ir māsas. Mūsu riteņi vēl te ir, un man pat riepas nav noskrūvētas. Tagad mēs braucam uz mājām, un pats labākais ir tas, ka viņš brauc pilnībā bez maksas. Viņam bija nav tikai karte, un viņam pateica, lai viņš brauc, jo viņam nav aparāta. Un tagad mēs braucam uz Rīgu, un turpinājums būs rīt. Un tagad ir nākamā diena. Man tagad vairāk nebūs neviena GoPro šota, vairāk video, tāpēc, ka es biju samainījis savu tumbu pret GoPro. Un GoPro vajadzēja atdot atpakaļ, un tagad es braucu pēc tumbas, un pēc tam mēs braucam pēc saslēdze, un tad mēs iesim uz kaut kādam strojkām. Jā, man to tumbu atdeva, bet drausmīgā stāvoklī, un viņa vairāk neiet. Ko tu tik ilgi velcies? Es atkal flexoju ar savu zoomu. No skolas, jā, no mācībām uz filmēšanu, jā? Tieši tā, vec. Mēs atradām vēl trešo idiotu, kas ar mums brauks uz centru. Mums centrā ir padomā viena strojka. Un tagad mana padomā ir ideja uzmest backflipu un nesasist sev ar kameru seju. Kā tas nostrādās, es nezinu. Ak, Dievs. Tas nebija to vērts. Mēs atkal pusstundu vai stundu bezsakrā nolēkājam pa batutu un nekur neaizbraucam. Un paļabom, kad mēs aizbrauksim, tur jau būs tumšs. Tagad mēs esam atnākuši pie mūsu galamērķa un es nevarēšu filmēt, kā mēs lienam pāri žogam un tādas lietas, jo, kā jūs teicat, man GoPro vairāk nav ripa. Rekurtējā strojkā mēs tagad līdīsim iekšā. Tur īstenībā arī ir diezgan liela teritorija un tur ir 3 mājas kopā. Labi, šitam žogam es varu nofilmēt, kā mēs kāpjam pāri. Stilīgi, ne? Un man nav fokusa, tur signalizācija sāk skanēt. Un mums tagad actually ir jādomā, cik Un mums actually ir jādomā, cik ātri mēs mākam skriet, jo es esmu gandrīz pārliecināts, ka šoreiz atbrauks apsardz, jo pagājušreiz mēs bijām kaut kad vienos naktī laikam, arī sāk skanēt tāpat signalizācija, bet neatbrauc neviens. Te izrādās ir daudz vairāk kā 3 mājas. Es nezinu, cik nu daudz vairāk, bet viņas ir vairākas.
Es domāju, sākumā izstaigāsim šito māju, un pēc tam to, tur var arī uz jumtu uzlīst. Okay. Domāju, ka viņi dzirdēja apsardzi. Es arī kaini dzirdēju mašīnu. Un kas te interesants ir? Gribam, ka nekas. Man te nekā nav. Man šeit uzreiz to lielo vienkārši. Un ko tagad līdīsim uz jumta? Bet šitās trepas actually tik fucking stāvas. Tikko šī mājā iegāja apsargs, es viņu nepaspēju nofilmēt. Mums ir kaut kur jāpaslēpjas tagad. Viņš man tikko pamanīja. Es iegāju pie loga apstīties, vai viņš tur ir, un viņš man uzsvilpa. Vai arī vēl kādam citam uzsvilpa, es nezinu, bet nu, karoči mūs atrada. Un tad nav kur paslēpties vispār. Shit. Apsargs laikam aizbrauca, un mūsu doma ir iet uz to torni tagad. Jo tur izskatās, ka durvis ir vaļā, bet nezinu, nevar tikt līdz augšā. Tas, ka es nezinu, ne no kurienes viņš atnāca, nekur viņš palika, bet es nezinu, ne mašīnu, neko mēs neredzam. Un tagad mēs iesim uz tornīti. Nezinu, tas kinda izskatās interesanti. Tur tie pagalmā. Kāpēc man izskatās, ka tur nav trepes? Nu? Kāds nāk, viņš mēģina tie pagalmā? Nu, kaut vai. No pagalmā tas ir nevienu cēlu. Nu, blīn! Te nevar uzlīst augšā. Fuck! Lejā arī nav kur. Tad izskatās, ka šitā mēs arī video beigsim. Es nezinu, varbūt bija interesants, es neatceros vispār, ko es esmu filmējis, bet paldies tev, ka tu noskatījies. Nospied laiku, ja tev patika video, un abonē, ja tu to vēl neesi izdarījis, un būtu ļoti jauki, ja tu pašērot draugiem, bet nu labi, tā.